Kopš Salaspils kodola reaktoru darbības apturēšanas pagājuši 16 gadi, tomēr joprojām tā ēka atrodas radioaktīvās vielas, kas pēc speciālistu vērtējuma ir potenciāls vides piesārņojuma avots un drauds. Vides aizsardzības ministrs norāda, ka finansējums sakārtošanai būtu jāmeklē no Eiropas līdzekļiem. Plašāk Ogres televīzijas sižetā. 2004. gadā ministru kabinets apstiprināja 60. gados celtās Salaspils kodola reaktoru likvidācijas plānu. Līdz 2008. gadam no ēkas tika izvesta kodoldegviela, tomēr joprojām tajā tiek uzglabāts radioaktīvais ūdens un no plānotajiem darbiem veikti vien 12%. Ir palikuši no aptuveni 100–110 kubikmetri. Faktiski vidēji ļoti bīstama piesārņojuma potenciāla avota. Jau 2 gadus reaktoru pāraudzību nodot Latvijas universitātei, kas ikdienā veic apkārtējās vides monitoringu. Finansējums no valsts reaktoram netiek piešķirts kopš 2009. gada. Ēkas uzturēšana iespēja robežās tiek finansēta no zinātnes fonda, bet nepietiekošo līdzekļu dēļ ilgtermiņā tas varot radīt neatgriezeniskas sekas. Vienkārši naudas nepietiek apkurē, un ziema, kad tur ir +8, arī ietekmē šo šūju stiprību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norāda, valsts finansējums reaktoru likvidācijai nesot paredzēts, plānots piesaistīt Eiropas struktūra fondu līdzekļus, bet joprojām par reaktoru likvidācijas termiņiem netiek runāts. Arī šodien ir Latvijā ieradusies Eiropas komisijas konsultanti, lai runātu ne tikai par Salaspilu, bet arī par Olainas problēmu, kur arī mums jāveic sanācijas darbi. Tad kopīgi gan Olainas, gan Salaspils jautājums arī šodien tiks apskatīts. Sākotnēji likvidācijas izmaksas tika lēstas 12 miljonu eiro apmērā, kas pie minimālās programmas samazināts līdz 6 miljoniem. Šogad jau vajadzētu veikt tos avārijas darbus, kas ir visbīstamākie, tuvojoties ziemai. Tas ir tieši šīs tvertnes ūdens aizvākšana. Turklāt, kā norāda speciālisti, ja Salaspilī tiktu realizēta kodola reaktoru likvidācija, šeit pavērtos iespējas attīstīt Baltijas mēroga zinātnisko centru un veikt Eiropas līmeņa zinātnes programmas, jo teritorija ir starptautiski apstiprināta un licencēta. Dācis Stribotskis, Sintī Lukša, Kristaps Dravinieks, Ogres televīzija.